Nekad neatbild uz klienta jautājumiem. Vismaz ne uzreiz. Tātad lielākā daļa mums esam mācīti, ka jāatbild uz jautājumiem, lai ko mums jautātu. Bet patiesībā tā nav. Mums jautā jautājumu, mēs tikpat labi varam atbildēt ar pretjautājumu, vienkārši lai saprastu, kāpēc šis jautājums ir jautāts. Un tieši tāpat pārdošanā. Tev jautā jautājumu, tev nav obligāti jāatbild uzreiz. Tev ir jāsaprot, kāpēc šis jautājums tiek jautāts. Jo tu, piemēram, tev klients jautā, tu jau nezini, ko viņš grib dzirdēt, jā vai nē, kādu atbildi vai nē. Piemēram, situācija, nažu veikals, ienāk klients un prasa, šie naži ir asi? Jā, šitie naži ir paši asākie, ritīgi labi, tur Šveices kvalitāte, super, tur vienkārši pārgriezīs pat, nezinu, spālu gaisā. Jā, šie te man laikam nederēs, jo es meklēju meitai, jo tomēr ir viņai tikai 15 gadi, viņi tagad sāk gatavot, un es gribēju, lai viņi tur mācās, varbūt ne, šeit būs pārs. Jā, tad bija šī stulba, ne? Tā vietā mums vajadzēja noskaidrot, kāpēc šis jautājums tiek jautāts, teiksim, vai jums šie naži ir asi? Patiesībā ir vairāk veidi, viņu sakiet, kāds būtu tas galvenais, lai pielietošanas iemesls, kam, teiksim, meklēt tos nažus. Man meita, teiksim, ir sāk gatavot 15 gadi. Tad šitie laikam nebūs īstie. Mums varbūt paskatāmies šitie ir labi, bet varbūt netik asi, jo te varētu būt pārāk asi pusaudzim. Ļoti vienkārši, vai ne? Tātad atceries, nekad neatbild uz klienta jautājumiem uzreiz, noskaidro, kāpēc šis jautājums tiek jautāts.